Latvijā nav zelta raktuvju vai naftas atradņu, taču mums ir kūdra. Kāpēc tā ir tik vērtīga un kur izmantojam, to uzzināsit nākamajā sižetā. Vispirms jau jāsāk ar to, ka mūsu valsts klimats un ģeogrāfiskais novietojums ir ļoti pateicīgs kūdras ieguvei. Šobrīd gan no visām Latvijā esošajām kūdras platībām ražošanā tiek izmantota tikai 0,3%. Tā ka nav pamata bažām par resursa nepietiekamību. Turklāt kūdra nebūtu nav neatjaunojams resurss. Tiesa, paiet diezgan ilgs laiks, kamēr tā izveidojas. Pirms Otrā pasaules kara Latvijā notika diezgan intensīva kūdras ieguve, kas padomju laikā mazinājās un tad tika pārtraukta pavisam. Bet jau 90. gadu vidū parādījās pašmāju uzņēmums Laflora, kas sadarbībā ar vācu uzņēmējiem uzsāka kūdras ražošanu dārzkopības vajadzībām. Šobrīd uzņēmums ir viens no lielākajiem kūdras ražotājiem Latvijā. Kūdrai ir ļoti plašas un nozīmīgas izmantošanas iespējas, ko nākotnē ir cerība attīstīt. Proti, tā ir lielisks, neatkarīgs enerģētiskais resurss. Mēs atceramies tos laikus pirms neatkarības atgūšanas, ka Rīgā teci strādāja tikai uz kūdru, un tika ražot enerģija, gan siltumenerģija, gan elektroenerģija. Bet šodien tas viss ir aizmirsts jau, un mēs tikai izmantojam gāzi enerģētikas vajadzībām, bet te pašā laikā mūsu kaimiņos Igaunijā un Somijā kūdra tiek nopietni izmantot enerģētikā. Šobrīd lielākā daļa Lafloras produkcijas ceļo uz dažādām Eiropas valstīm, bet uzņēmuma nākotnes plānos ietilpst gan vietējā tirgus attīstīšana, gan orientēšanās uz austrumiem. Nevienam nav noslēpums, ka strauji attīstās Āzijas tirgi, Ķīna, un es domāju, ka šīs mūsu tās aktivitātes būtu noteikti jāvērš šajā virzienā. Daudziem varētu šķist, kūdra taču pati veidojas purvā, kas gan tur vēl jāražo. Taču, lai iegūtu dārzkopībai vai citiem mērķiem piemērotu kūdru, tā vēl krietni jāapstrādā. Lai no neizstrādātas kūdras platības iegūtu praktiski izmantojamu kūdru, sākumā gluži kā mājas celtniecībā jāsāk ar projektu, jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas un jāveic ģeoloģiskā izpēte. Kad tas izdarīts, kūdras purvu meliorē, jeb vienkāršāk izsakoties, nosusina, rokot grāvju sistēmu. Šis process var aizņemt līdz pat 5 gadiem, jo purvam ir tendence nosēsties, tāpēc tas ik pa laikam jāpadziļina. Kūdras purvam gadā tiek norakti aptuveni 10 cm virskārtas, un vienā vietā kūdras ieguvu var veikt 50 gadu garumā, bet pēcāk darbības veids jāmaina, piemēram, pārējot uz meleņu, dzērveņu vai mēžu audzēšanu. Pirms kūdras savākšanas tā tiek safrēzēta jeb irdināta, lai tā būtu sausa un ātrāk žūtu. Tad ar savācējiem, kas pēc sava darbības principa atgādina putekļu sūcējus, kūdru savāc un pēcāk izbēr ceļa malā, kur notur 2 līdz 7 dienas atkarībā no laika apstākļiem, lai ar ekskavātoru vestu uz ražotni. Ja nepieciešams iegūt griezto kūdru, to jau uz lauka ar īpašu traktoru sagriež klučos, un tad vairāk kārt notiek kūdras pārkraušana, lai ātrāk izžūtu. Pēc pirmās pārkraušanas kūdras kluči žūst 2 līdz 3 nedēļas. Tas nepieciešams, lai iegūtu kvalitatīvāku kūdru, kas labāk uzsūc ūdeni. Jāsako līdzi, lai kūdras substrātā nebūtu nezāļu, citādi tās pēcāk ieviesīsies arī dārzos. Visus darbus var veikt tikai tad, ja ārā nelīst un ir sauss laiks. Kad kūdra ar ekskavātoru tiek atvesta uz ražotni, to izbēr turpat uzņēmuma teritorijā. Tad traktors savāc gan irdeno kūdru, gan kūdras klučus un saber atsevišķos bunkuros. Kūdras klučus samaļ dzirnavās, un tad kūdra no abiem bunkuriem tiek sajaukta kopā un izsijāta caur īpašu sietu. Tādā veidā tiek iegūta 4 veidu rupjuma kūdra, kas domāta dažādām vajadzībām. Pēc klientu vēlmēm tai pievieno arī substrātu, kura sastāvā ir minerālmēsli, kaļķis un mikroelementi. Tad gatavais kūdras sastāvs tiek saprasēts klučos un fasēts maisos. Tā kā kūdra parasti atrodas diezgan nepieejamās vietās, lai tām piekļūtu, uzņēmums no vecajām lidlauka plāksnēm veido ceļus. Tam gadā tiek investēts ap 100 000 latu. Pavisam uzņēmums apsaimnieko purvus 1800 hektāru platībā. Laflora ir arī viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Zemgales reģionā un vasarās nodarbina līdz pat 350 darbinieku. Ziemā, kad tiek pārstrādāts vasarās ražotais un darba ir mazāk, uzņēmumā strādā ap 150 cilvēku. Uzņēmums piegādā savu produkciju gan Eiropā labi zināmiem dārzkopības uzņēmumiem, gan arī Latvijas lielākajiem audzētājiem, piemēram, akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, Nacionālajiem botāniskajiem dārzam, Kokaudzētavai Baltezers un daudziem citiem.
Ņemot vērā krīzes apstākļus un vienlaikus domājot gan par klientu vajadzībām, gan par savu attīstību, La Flora sadarbībā ar Bioloģijas institūta zinātniekiem radījuši jaunumu – kūtsmēslu aizvietotāju 25 litru fasējumā. Tas nozīmē to, ka šis ir koncentrāts, nopērkot 25 litru maisu, var viņu atšķaidīt sajaukt ar augsni, ņem vienu vienību šo kūtsmēslu aizstāju un 10 vienības augsni, mēs varam iegūt maisījumu, kurā var audzēt gan atklātā laukā, gan siltumnīcās, dārzeņus, puķis, ko tik sirds vēlās.